Labrīt, cienījamie kolēģi, ir 16. aprīlis un ir bijusi nepieciešamība šodien pirms komitejām sasaukt arī Sauksnes novada domes ārkārtas sēdi par atsevišķiem jautājumiem, kas ir neatliekami un prasa risinājumu nekavējošu. Attiecīgi deputātiem ir sagatavoti jautājumu izskatīšanai dokumentu vadības sistēmā, un ņemot vērā, ka šī ir ārkārtas sēde, tad darba kārtība nav jāapstiprina. Un kā pirmo darba kārtības punktu šodien izskatām par nākamās kārtējās domes sēdes darba laika precizēšanu vai pārcelšanu, ņemot vērā, ka mēneša beigās, kad ir kārtējā sēde, 30. aprīlī šis datums iekrīt pirmsvētku dienā, un lai nebūtu neievilktos sēdi vakarā, tad nekavēt domas darbinieks, tad attiecīgi mazliet ātrāk ir priekšlikums sākt sēdi, proti jau dienas vidū 12:30. Varbūt varētu arī 12:00 vai precīzāk, kāds jūsu viedoklis? Vai 12:30 ir labi? Kādu komentāru nedzirdu, tad saglabājam tā, kā ir 12:30. Labi, tad ir priekšlikums 12:30, tad lūdzu kolēģi nobalsot par to, ka 30. aprīlī domas sēdes sākums būs 12:30. Jums nolikumā ir rakstīts tātad, cikos sākās sēdes, katru tās ir noteiktā laikā, līdz ar to mums ir arī par pulksteņas izmaiņām ir jālēm atsevišķi. Paldies! Slēdzu balsošanu. Par visi klātsošie 12 deputāti, pret atturās nav. Tātad šis ir apstiprināts. Otrais sēdes jautājums ir par grozījumiem Sauksnes novada domes lēmumā par aizņēmumu ņemšanu prioritārā projekta darbnīcas ēkas pārbūve un lietošanas veidu maiņa skolas ielā 13. sākastos realizācijai. Tātad atgādināšu, ka šī ir ēka, kurā jau atrodas puišu darbmācības kabineti, un ir plāns turiem pārcelt arī meiteņu darbmācības kabinetus un šo ēku sakārtot attiecīgi, lai varētu atbrīvot vēl vienu klasi tā saucamajā mazajā skolā šeit Raiņa ielā, kas ir blakus domē, jo pirmajā klasē ir arī jau būs pilns 3 klases pieteiksies pirmklasnieki, un pretējā gadījumā nebūs mazos bērnus, kur izvietot. Šis lēmums ir ļoti simbolisks. Man jau bija priekšlikums zvanīt valsts kasei un teiksim tā, skarbiem vārdiem pateikt visu, ko es domāju par nepieciešamību grozīt šo lēmumu, bet mūsu kolēģi attīstības nodaļā mierināja un teica, ka nevajag uz ecešām lekt, mīļā miera labad, lai turpinātu konstruktīvu sadarbībai nākotnē. Lai tā būtu, bet šis, protams, ir tāds klaišs piemērs, ja mēs runājam par birokrātijas mazināšanu valstī, kur faktiski ļoti simbolisks grozījums lēmumā, kur MK noteikumos ierakstīts ir par lietderību, un attiecīgi piedalāmies arī lemjošajā daļā, lemjam, ka atbilst attīstības plānam un ir lietderīgi šie līdzekļi izmantot, bet to jau nosaka likums, un ka līdzekļi ir jāizmanto liederīgi, tā kā tā ir tāda vārdu spēle un liekvārdība manā skatījumā, bet jā, attīstības nodaļa sagatavoja šo lēmumu un lūdzu tad arī atbalstīt. Varbūt, Mārija, tev vēl kas papildināms ir? Nebūs papildināms, jā, bet nevis mēs grozam, bet papildinam vienkārši mūsu pieņemtā lēmuma projekta pirmo punktu, ar kuru apstiprinam, ka šis objekts atbilst attīstības programmai un atbilst liederīgai investīciju izmantošanai, kā jau priekšsēdētājs teica. Pirms tam mums bija šis te atbilstība attīstības programmai bija konceptējošajā daļā, tā saucamajā lēmuma galviņā, ja? Šis vārds liederīgi nebija. Ja? Tā kā to tagad pārceļam uz lemjošo daļu. Lūdzu nobalsot. Normūda atvaino, es nepareizi nospiedu.
Tad es atcelšu balsojumu, tad vēlreiz būs jānobalso. Jā, es atvainojos visiem. Tad lūdzu vēlreiz nobalsot par šo. Paldies. Paldies. Balsošana slēdz, iebildumu nav, par 12 pret atturās nav. Paldies. Šie precizējumi ir veikti. Tad lēmums ir papildināts ar vēl vienu punktu. Nākamais jautājums ir par būvniecības ieceres apvienotā gājēju un veloceļu izbūve Noliktavas un Smilšu ielās Salkastos iekļaušanu projektā vidēji draudzīga mobilitātes punkta infrastruktūras izbūve Salkastos. Tātad šis process ir šāds, jo tātad pirms uzsākt šī mobilitātes punktu projekta mums bija tehniski-ekonomiskais pamatojuma izstrāde un tāda kā skiču projekta izstrāde, kur bija daudz plašākā mērā bija paredzēts šis projekts, tās kāds tagad arī būtu realizēts faktiski, bet ņemot vērā, ka izskatījās, ka tā cena varētu būt lielāka, kā bija faktiski iepirkumos, mēs no daļas ideja esam atteikušies bijām tajā brīdī, bet ņemot vērā, ka iepirkumos bija mazāka summa šajā galvenajā daļā, kas ir ap Salkastos dzelzceļa staciju, tad mums papildus iepirkumos bija arī tātad 2 iepirkumi, kur viens ir apstiprināts, notiek līgums jau noslēgts un notiek jau projektēšana. Būs šogad arī būvniecība, tas ir veloceliņš starp gar Videžu ielu no Kalniņu ielas līdz A1 autoceļam, gar Putnas ielu, līdz Lakstīgu ielai. Un otra daļa ir šī te, kas tagad ir noslēdzies iepirkums veloceliņš no Raiņu ielas, faktiski no kur ir dzelzceļa pārbraukto kapi no tā posma, gar Noliktavas ielu līdz Salkastu vidusskolai, līdz gar Smilšu ielu līdz skolas ielas krustojumam, attiecīgi arī savienojums ar dzelzceļa staciju. Un šobrīd mums ir jānolēmi, ka mēs šo iekļaujam šajā kopējā projektā, un attiecīgi arī tad, par šim arī to var pakomentēt, arī saskaņosim to ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, un šīs izmaksas tad arī varēs attiecināt šajā projektā. Un, Jā, tad tas īsais rezumē ir par to, ka šobrīd pārskatot visas iepirkumus, summa pārsniedz par 54 000 to summu, kuru tā kā pašvaldības dome akceptēja projektā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka mēs iekļaujam šo veloceliņu, attiecīgi veicam grozījumu mūsu līgumā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, un ja ir bažas par to, no kādām naudām mēs finansēsim šo summu, kas pārsniedz 54 000, tad atbilstoši likumam par valsts budžetu pašvaldības var aizņemties atvesļošanās fonda finansētajiem projektiem par 10% vairāk nekā ir pašas projekta izmaksas. Līdz ar to šos 54 000 mēs varēsim nofinansēt no aizņēmuma līdzekļiem valsts kasē tanī brīdī, kad mums būs saskaņots grozījuma projektā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru. Bet es saprotu arī, ka vēl gala summa tāpat nav precīzi zināma, jo ir daudz dažādi gan autouzraudzības, būvuzraudzības un dažādas nianses. Līdz ar to iespējams arī, ka tā kopējā projekta summa būs mazāka, kas būs zinām jau gadu turpinājumā. Ja? Jā, tieši tā, jo mums, kā projekta īstenotājiem, ir priekšā stāvošas izmaksas gan par eksperta pakalpojumiem, kas ir nepieciešams īpaši šim projektam.
Tad ir būvuzraudzība gan par Vidrižu ielu, gan par Noliktavu ielu, un arī komunikācijas izmaksas, kuras paliek šobrīd tādā līmenī, kādas viņas ir plānotas, bet visticamāk, ka viņas samazināsies. Jā. Jā, paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Tātad šis ir, jā, Raivo, lūdzu. Jā, es saprotu, ka Mārīte atbildēja, ka Noliktavas iela ir iekļauta tajā projekta izbūvē. Nav? Šobrīd pašā mums ir vienošanās ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, kuras ietvaros mēs izveidojam videi draudzīgu mobilitātes punktu. Bet konkrētas ielas mēs neesam specificējuši. Bet šobrīd, lai es varētu iniciēt grozījumus ar CEFLU, ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, man vajag domes akceptu, jo projekta summa šobrīd pārsniegsies par 54,000 nekā tā summa, ko doma ir iepriekš lēmusi. Bet plāns ir tāds, ka mēs šo objektu, apvienoto veloceliņu, integrējam projektā un attiecinām izmaksas uz projektu, ja saņemot atvesļošanās fondu finansējumu. Bet tīri tehniski, kur tad ir doma par to Smilšu ielu, to celiņu laist? Ok, pa Noliktavas ielu tur abās pusēs pietiek vieta. Jā, tātad plāns ir tāds, ka skatoties no Raiņu ielas, uz Noliktavu ielu sākotnēji veloceliņš ies meža pusē, jeb Noliktavas ielas kreisajā pusē, pie policijas ēkas viņš pārslēgsies uz labo pusi, aizies gar Skeitlaukumu labo pusi, un tad pa labo pusi viņš aizies arī līdz pieslēgsies pie skolas. Tur ir starp ceļu un kokiem ir zaļā zona, kurā mēs esam izpētījuši, ka mēs varam viņu izbūvēt. Ok, paldies. Tur vienīgais kavēklis, ir, protams, kā jau katrā projektā ir kāds sarežģījumi, ir šie sadals tīkla stabs, vai divi stabi, kas ir uz stūra, tur Smilšu ielā, ja? Bet tad šis ir konceptuāli ir saskaņots gan ar Satiksmes ministriju, ja, gan ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, tā tālāk. Šis ir tāds simbolisks lēmums, jo ir iepirkums noslēdzies, arī iepirkumā jau klāt bija skices, kā tas izskatīsies, un iepirkums ir par tehniskā projekta izstrādi un būvniecību kopā. Ja, tā kā šis ir tāds vienkārši gala akcepts, kas apstiprina iepirkumu summu un ka iekļaut to kopējās izmaksās. Vispārējie lēmumi jau akcepti faktiski ir bijuši. Vēl viens mazs jautājums. Vai šī projekta veloceliņa ietvaros nav iespējams arī padomāt par Raiņa un Smilšu ielas krustojumu, varbūt pacelšanu, lai viņš būtu tur drošāks tiem skolēniem? To mēs varam skatīties projektēšanas gaitā. Jā, vai tad mums Raiņums nekustojās, ne? Ja bija doma skolas un Smilšu ielas. Skolas un Smilšu iela, jā. Skolas jā, tas tur, šis iepirkums jau ir noslēdzies un tas nav apjomos. Tas celiņš beigsies, pievienosies skolas ielas ietvē. Tajā vietā viņš neies pāri skolas ielai. Jo mums konceptuāli tas posms, kas ir Smilšu iela gar Saukastu vidusskolu, līdz Ainažu ielai, tas mazais posms, kas ir, ja, kur arī vecāki laiž gājēji vērā bērns un tā tālāk, tas ir plānos vispār kapitāli, viņš būtu jāpārbūvē, tur būtu jātaisa stāvvietas pie Saukastu vidusskolas un jāsakārto arī komunikācijas, tur ļoti vecas apakšā ir ūdens kanalizācija jānomaina, ja, tā kā tas mazais posms, Smilšu ielas posms starp skolas ielu un Ainažu ielu, viņš kapitāli jāpārbūvē. Skaidrs, paldies. Daļu grāvi ienesot arī pazemē un, jā, lai tur vērti un droši var izlaist bērnus, un arī komunikācijas tur ir ļoti sliktā stāvoklī. Lūdzu, kolēģi, tad nobalsot. Un par termiņiem tātad šobrīd notiek šī te pirmā galvenā posma būvniecība ir uzsākta, kā jau redzējāt, attiecīgi tad turpinās projektēšana veloceliņiem, kas ir gar Vidrižu ielu, ja, un tad pēc šī lēmuma tad arī varēsim slēgt līgumu un uzsāksies projektēšana un droši vien rudens pusē būvniecība šim te celiņam, par ko šodien lēmjam.
vēl paralēli tikai jātiek ar sadales tīkla šiem stabiem galā, lai viņi laicīgi tos pārceltu. Atturās nav. Nākamais jautājums ir par finansējumu ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izbūvēja Ainaža ielā 13D. Šeit mēs bijām plānojuši nedaudz mazāk šo summu, bet 3 reizes ir taisīti iepirkumi, un attiecīgi tas cipars ir šāds. Un tātad kopējās izmaksas ir 47 725 tūkstoši ar pievienotās vērtības nodokli ieskaitot. Tātad tas paredz pieslēgumu izveidi toaletei jūras parkā, tīklus līdz paralēli jūrai, tur nelielā gabalā līdz paštecas tīklu līdz sūknētavai, un sūknētava un pieslēgums augšā pie starp informācijas centra un ielu centrālajiem tīkliem. Attiecīgi arī viss tas, kas tam ir vajadzīgs. Vai Marīte ir kas papildinās pie šī? Droši vien, ka jāpapildina ir par finansējumu, kad vienīgais variants, kur mēs varējām meklēt šo finansējumu, ir attīstības nodaļas budžets un pārskatot EKA 5240, kas ir paredzēta pamatlīdzekļu un nepabeigtai būvniecībai. Tad sapratām, ka ir virkne darbi, kur visticamāk šogad uzsāksies un pārnesīsies uz nākamo gadu, un tad finansējums tiek virzīts no manas nodaļas budžeta. Un tad tā tirgus izpēte paredz, ka tie darbi ir jāuzsāk nekavējoties, principā pāris nedēļu laikā, jo paralēli iet šis te jūras parka labiekārtošanas projekts un būvnieks jau mums ir vērsts uzmanību, ka šie te kanalizācijas izbūves darbi varētu kavēt arī viņa projekta termiņu, ko mēs īsti nevaram atļauties, jo tur ir Eiropas Savienības finansējums, kas skatās līdzi uz īstenošanas termiņiem. Jā. Un par šo mēs arī bijām jau uzsākām šīs diskusijas, kāda šī toalete izskatīsies un kāda būs tīkli jau decembrī, bet acīm redzot, šim ciparam jau vajadzēja būt budžetā, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas nebija iekļauts, bet par to noteikti diskusijas bija un bija dažādas laikam versijas, vai tas tiek paredzēts apsaimniekošanas budžetā, vai tas ir komunālās servises budžetā. Šis ir cipars, kas bija kaut kur zudis, bet tie darbi ir noteikti jāpaspēj paveikt. Un skaidrs, ka šādas te nopietnas pārbūves darbus, kāda šobrīd notiek jūras parkā un piekļuvošajā teritorijā, tie ir reizi 15-20 gados, ja? Un attiecīgi ar perspektīvu ir jāplāno uz priekšu. Jā, Guntis, lūdzu. Mikrofons, Gunti. Labrīt, kolēģi. Jā, par šo finansējumu. Man ir jāsaka tā, ka ir savas pārdomas un viedoklis. Tad mēs esam nopublicējuši jau februāra avīzē, kad 880 000 ir šis projekts realizējumais, kas ir apsveicami. Tur ir pieminēta arī kanalizācija, ūdens projekta ietvaros. Tad mēs februārī lemjam par toaleti. Par 43 000 nolēmjam, tas bija deputāta lēmums, viss ir kārtībā, to, kad vajag lietas sakārtot vienlaicīgi, bet tajā brīdī es nezinu, kāpēc mēs nerunājam par to, kad arī vajag pievilkt kanalizāciju. Man liekas, ja es atceros, tad bija pat jautājums, kā būs šis pieslēgums, teica, viss būs. Šobrīd mēs ejam vēl 47 000 tātad par iespējamiem pieslēgumiem. Vēl, cik man zināms ir, es ļoti atvainojos, kad varbūt būšu neprecīzi, bet es saprotu, ka komunāla servisa šobrīd arī veic 3. volejbola laukuma izbūvi. Kāpēc komunāla servisa to veic, nezinu, jo komunāla servisam
dotācijās, tā kā šāda nauda nebija paredzēta. Un par šo šobrīd no attīstības nodaļas paņemam nost, tad mēs iedodam apsaimniekošanas nodaļai šo naudu, un apsaimniekošanas nodaļa kā dotāciju piešķiras komunālu servisam. Un noslēdzot, man jautājums bija, jo mēs neesam analizējuši, kāda bija ziemas ceļu kopšanai, kāda līdzekļu iztērēt. Jo tur bija ieplānot gan nopietni līdzekļi. Varbūt vajag izslēgt kameru, jo nevarat dzirdēt. Atskait par šo ziemas līdzekļiem. Paldies! Gunti, mēs tikai daļēji dzirdējām, jo kaut kas nav ar internetu kārtībā. Bet, jā, atbildot tātad par kanalizāciju, par to tik runāts gan komitejās, gan ka būs šī te kapitāla pieslēgums, bija paredzēts budžetā komunāls samā piedējušot summu 30 000 šai kanalizācijai, un šī summa vienkārši kaut kur budžetā, šis ir konstatēts fakts, ka viņa budžetā, nav ne beigās, ne komunāls servis budžetā, bet ne apsaimniekošanas nodaļas budžetā, bet par to mēs kopā visu runājam, ka būs šai te ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem būs 30 000 finansējums budžetā iekļauts jau. Tāpēc arī par to tika rakstīts. Attiecīgi, jā, saņēmām vēstuli no Volejbola federācijas gada sākumā par to, ka Volejbola federācija lūdza izbūvēt vēl vienu laukumu šajā te jūras parkā, arī reiz rekonstrukcija notiek. Tas ir saistīts ar to, ka rīkojot lielos mačus, lai dažu dienu laikā spētu izspēlēt gan dāmas, gan vīri priekšsacīksni arī fināls, jo viņam tajā pašā Saukastu kokteļu mačos, kas ir starptautisks turnīrs, iepriekš bija tā, ka dāmas spēlēja priekšsacīksni Rīgā, bet vīri šeit Saukastos un tikai finālos satikās šeit sestdienā. Attiecīgi Volejbola federācija atsūtīja vēstuli ar lūgumu šo te darīt, kas ļautu ievērojami plašāku šo turnīru rīkot Saukastos, papildus noslodzi viesumājām, ēdinātājiem un tā tālāk, arī papildus iespēja piesaistīt sponsors, arī dāmas spēlē volejbolu. Arī priekšsacīgs jau Saukastos, un redzam, ka viesnamos jau ir rezervēts vietas uz Saukastu kokteili, kas ir 28. jūnijā tā tālāk, tā kā tas rezultāts ir. Un šis nebija iekļauts šajā te projektā, attiecīgi to darām tad pašu spēkiem, bet zināms finansējums mums arī budžetā, manuprāt, 10 000 eiro apmērā tur smiltīm un tādām lietām arī bija paredzēts. Tā kā, tas ir īsais stāsts par šo te projektu. Tāpat arī papildus lēmām par to, kas nebija projektā, par šī te torņa nojaukšanu. Tās ir lietas, kas nebija, kas parādījās, un attiecīgi par tām arī papildus tad lemjam darām. Un, protams, ka ar būvnieku, kas būvē šo jūras parku, ir tikai šis te pamatprojekts, un attiecīgi arī kādi citi papildus darbi veicami, tad par tiem tiek veikti iepirkumi, kur piedalās visi būvnieki, vai arī tad atsevišķi mazākus darbus, kas ir komunāls servis spēkos, mēs uzticam komunāls servisam, lai tas ar savu tehniku tos arī izdara. Jā, kolēģi, vēl lūdzu jautājumu, Guntis? Jā, paldies. Paldies, es sapratu, es esmu par lauku un par vispār, jo es esmu pret to finansēšanas veidu, un cik tad šobrīd komunāls maksā šis laukums. Cik ir izmaksas, kurš var pateikt? Un to, ka mēs vēl aprīlī publicējam, ka šis projekts ir 880 000, šobrīd viņš ir jau 980 000, to, ko mēs lemjam, tad dosim arī iedzīvotājiem pienācīgu informāciju par to, cik tad izmaksā šis objekts. Objekts, attiecīgi, ja būvē ielu vai tad attiecīgi tais pieslēgums vai būvē toalets un tā tālāk, ko nozīmē šis objekts. Skaidrs, ka tas ir blakām un tad, kad būs arī gala summa zināmas, tad arī būs precīzi summa zināmas. Būs, cik maksājis ir jūras parks, cik maksājis labiekārtojums, cik maksājis ir toalets, cik maksājis ir šī te vecā toņa nojaukšana un tā tālāk. Tas taču ir
normāli, ka ir darbi procesā, jā, šajā gadījumā bija šī nianse, ka šī summa kaut kur budžetā bija pazudusi, bet par to runāts bija, un attiecīgi, nu, tas ir normāls darba process, kā vienmēr. Es nesaprotu, kur īsti tad ir tā nianse vai sāpe šajā gadījumā par to, ka nu, darbi rit un vienmēr darba procesā kaut kāds parādās papildus lietas, kas ir vajadzīgas. Tas nav tā, ka būtu sadārdzinājums kaut kādos esošajos darbos, nekāda sadārdzinājuma nav, bet ir top papildus objekti, kas visiem mums kopā ir vajadzīgi. Un tie mēs arī visi esam runājuši. Sākumā skatījāmies variantu, ka tās ir nomājams toalets uz laiku, izsūknējams, pēc tam konstatējām, ka tās cenas būs gan liels, ūdens patēriņš liels, bija domāts tikai ūdens pieslēgums, pēc tam, nu, tas tās process ir, kas, manuprāt, ir tikai normāli, ka mēs esam visu laiku kustībā, dinamikā, un beigās būs labs rezultāts, par kuru visi būs priecīgi, nebūs pārmetumi, ka kaut kas ir aizmirsts, kaut ko varēs savādāk, tur vairāk un tā tālāk, un es domāju, skatāmies uz to pozitīvi, un virzamies uz priekšu. Jā, paldies, lai veicās. Lūdzu, kolēģi, nobalsot, tad izteikt viedokli balsojot. Toms vēl vēlas izteikties. Jā, neredzēju, atvainojos. Toms, redzu, ka tu pacels roku. Tikai tāds viens ātrs precizējums. Tur jau, saprotu, fruģus netiek paredzēts pacelt vai asfaltu uzrakt. Nu, rokot kanalizāciju. Aizmugur, tur ir caurdure aizmugurē, jo tas dažiem komunālsēvisam jārāda tas projekts, kāds izskatās attiecīgi, tātad paštec ceļā paralēli jūrai kanalizācija teka līdz Sūknētavai. Sūknētava atrodas tur, kur vecais ceļš aiz Mares noiet lejā, tur tuvāk jūrai. Tur tajā vietā tiek paredzēta Sūknētava, un no tās vietas caurduri pa aizmuguri informācijas centram tiek vilkta kanalizācija. Jā, es tikko apskatīju arī skici. Jā, paldies. Bet jā, tā summa liekas bišķiņa liela, bet nu. Jā, nu, iepirkums bija 3 reizes, ja? Attiecīgi šī ir, jāsaka, pat 2-kārt zemāka summa, kā bija vēl atsevišķi citi piedāvājumi, ja? Nu, jāsaka, tie projekti ir gan komplicēts, tiek zīmēts, tāpēc ir tā, ka mums liekas, ka kaut kādus tīklus izvilkt, un tad būs tāds salīdzinoši vienkārši, bet attiecīgi ir pamatsūknes, ir rezerves sūknes, ir skata, kas pa vidu katrā līkumā, ja, un tā tālāk, nu, attiecīgi, ja pieķerās tam visam certificēts projektētājs, un tā kā tas ir, un arī uzreiz noņemt jautājums par pieslēgumu uz kafejnīcām, tad attiecīgi šobrīd jau kafejnīca, kas ir Costa del Sol, jau ir izbūvējis tīklus līdz minētajam turpinājumam, līdz, nu, kur pieslēguma vieta pie esošās toaletes, ja, pie jaunās transportās toaletes, ja, tā kā šīs izmaksas nav šajā summā, tāpat arī Maras kafejnīcas potenciālais pieslēgums šajā summā nav. Ja viņi to vēlēsies, tad viņiem tas būs jāizbūvē par saviem līdzekļiem, un tā kā šo jautājumu tad es arī noņemu no darba dienas kārtības, ja tādi jautājumi rodās. Paldies, kolēģi! Šo slēdzu par 10 atturās 1, nepiedalās 1. Paldies, lēmums pieņemts. Jā, ar to arī tad domas sēde ir slēdzama. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju piedalīties. Atgādinu, ka pēc brīža mums sākās komitejas, kur mums arī lūgums visiem interesantiem pieslēgties. Mums viens no jautājumiem ir par iespējamā panorāmas rata novietojumu. Saulkastos dažiem būs diskusijas, arī tad piedalīsies uz vasaras sezonu potenciālais interesants. Par to būs jādiskutē. Tāpat ir vairāk citi jautājumi šajām komitejās, kur būtu labi arī, ka visi kolēģi piedalītos un par tiem mēs izdiskutētu. Un, protams, ja kādu neizdodas satikt klātienē, tad visiem priecīgus svētkus. Būs interesants darbnīcas piekdienā, manuprāt,
sējā, kur var savu rokām visu kaut ko interesantu darināt, un gada tirgus būs, un arī pašdarības kolektīvu koncerti būs Sauprastu meža parkā. Tur tad arī visu laiku aicināti. Tie gan jāņem vērā, ka ir diezgan liela satiksmes ierobežojumi, ņemot vērā, ka ir būvniecība notiek šajā stacijas rajonā. Tad arī ir, manuprāt, jau publicēta vai tūlīt tiks publicēta vēl papildus uz šī pasākuma stāvvietu schēma un labāk piekļūt, jo Kalniņa iela ir slēgta.